Re! Viss ēters ir te! Aleksejs Vinogradovs ir kungs, no kura mēs katrs varētu daudz un dikti mācīties. Vinogradova kungam ir 82 gadi. Netik bieži sanāk sastapt tādus vīrus, kuri pat dzīvi skrien ar tik lielu optimismu. Aleksejs nav piedzimis ar zelta karotīti rokās. Savus pirmos dzīves gadus viņš dzīvoja bērnu namā, kurš atradās mums tagad visiem zināmajā Rīgas zoodārza administrācijas ēkā. Līdz viņu audzināšanā paņēma labi cilvēki no Jaunpiebalgas pagasta, kurus viņš jau no pirmajām dienām sauc par vecākiem. Man tēvs atveda no ziemā, janvārī, atveda no bērnamu 36. gadā. Un es no rīta pamosos augšā, un tā kā es tā zooloģiskā dārzā tur biju, kur tagad zooloģiskā dārzā kantors ir, vai ne? Un tagad es no rīta skatos, bet bišu tropu. Es mammai saku, vai reku, jums suņu būdas ir. A mamma saka, iesim uz kūti paskati. Es ietu kūti iekšā un skatos, tur govis. Es saku, ko tā lauvas ir, jā, tas ir kā pieredz tur pa to bērnu zooloģisko dārzu staigāt. Aleksejs vairāk kā 30 gadus nostrādāja par traktoristu un ceļā uz savu darbu, kā filmās, iepazinās ar savu, kā viņš ļoti mīļi saka, sieviņu. Ot sieviņa mani sauc par čabatiņu, redz uzrakstīt čabatiņš. Viņa nesāja līdza, nesāja līdza matiņas un man, un es kā raksta, lai kur tu būtu klīstu, vienmēr tu būsi manā acīs. Kad man gāja sieviņa bojā, es aizgāju pie Viktora Bundes vietu, pie to amerikāņu latvieti. Gribu, kā saka, pārcelties pie jūras tuvāk un tā, un ceļot, un naudiņa nav tik liela. Viņš saka, labi, jāt. Viņš saka, nāc pie maniem 25 latus mēnesī, jāt, vai ne? Tā man bija Rīgā jāmaksā 120, te 25. Es varēšu ar saviem 250 eiro, es varēšu ceļot, jāt. Un es uzreiz ar mieru noslēdzājām uz 25 gadiem. Es saku, laikam nodzīvošu tā kā Evalds Valters līdz 100 gadu. Aleksejs prot plānot savas finanses, un katru gadu viens no viņa lielākajiem notikumiem ir ceļošana. Šogad tā atkal bija tik iemīļotā Bulgārija. Es braucu vienmēr septembrī, piesakos janvārī. Tagad janvārī es iemaksāju 65, un tagad es no pensijas no saviem 250 eiro, es katru mēnesi aiznesu pa 50 eiro, līdz septembrī braucu. Man ir 7 mēneši brīvs, un pa 50 eiro aiznes katru mēnesi, un man līdz brauc ir maz. Un es nemaz nejūtu, ka es no sējiem atrāvis, vai ka es badā vai ko. Un šitā es braukāju 15 gadu. Šī gadā es paņēmu 4 zvaigžņu viesnīcā 8 dienas ar lidmašīnu turp un atpakaļ, no lidostas līdz viesnīcas turp un atpakaļ, 5 reizes dienā ēšana, visi alkoholiskie dzērieni, 4 zvaigžņu viesnīcā, viss, un tas tikai maksāja 350 eiro. Tu vari tādu naudu ne uz Spāniju, ne uz Itāliju, tāpēc jau es tur braucu 9. reizi. Aleksejs ar savu ceļošanu ir aplipinājis vai pusi no savu paziņu loka. Ar maniem bija tāds indulis no Tukuma. Vīram, tam indulim 92 gadi, sievai 88. Ar maniem jau 2 reizes ar maniem Slovākijā viņi bija. Viņi saka, Aleksej, tu briesmi braukā no Vīta rozes. Aleksejam ir arī kāds vēlējums visiem latviešiem šajos valsts svētkos. Lai latvieši strādātu tāpat kā pie Ulmani, pie Kārla Ulmani, kā strādāju, un lai cienītu latvieši, lai latvieši būtu draudzīgi savā starpā, un lai neķildotos. Skaista ir jaunība, tā nenāks vairs.